Siguldas valsts ģimnāzijas komanda Protoni eksperimentu otrās kārtas spraigajās dienās atrod laiku arī praktiskajiem darbiem. Skolēni ir konstruējuši TV antenu. Tagad vajadzētu skatīties, lai visi kontakti ir klāts, un tad vajadzētu meklēt, kurā vietā uzķert signālu. Nē, vēl nav. Jā, nav signāla. Un tagad sākam meklēt. Nu, dāk. Cel augšā. Ir tumšums, atkal nav. Sāk panākt. Ir! Antēnas lielie būvētāji jau bija meitenes, un tad puiši vairāk bija šajā gadījumā malā stāvētāji. Vispirms ir jāuzzīmē tas zīmējums ar visiem tiem centimetriem tā, lai viņi rādītu arī. Šitam te ir jābūt precīziem centimetriem. Šeit starp tām skrūvēm ir, un te ir arī tam attālumam. Mēs arī tā ar sirdi viņu taisījām tā antenu. Mums gribējās arī redzēt, vai tas vispār rādīs, jo mums kaut kā neticējās, ka kaut kas tāds var rādīt. Tā kā televizors normāli. Eksperiments. Jūs skatāties konkursa Eksperiments dienas grāmatu Izklaides kanālā 2. Iepazīstieties, erudīcijas spēles eksperiments ekspertu komanda. Viņi ikdienā paliek aiz kadra, taču kontrolē gan uzdevumu rēķināšanu, gan izvērtē komandu iesniegtos uzdevumus, vai tie ir pietiekami labi, lai pie risināšanas ķertos pārējās komandas. Vērtējot Skrundas komandas elektras iesūtīto uzdevumu, galvenā diskusija izvēršas par to, vai par risinājumu komandām būtu jāsaņem 1 vai 2 punkti. Viņš varētu būt pie viegli. Jā. Nē, ir grūti. Es varu iedomāties, cik grūti ir grūti uztaisīt. Bet, lai viņš nebūtu vienkārši matemātiski grūts, vienkārši, ka tur 70 nezināmie, bet vienkārši lielums jāizrēķina, bet pa 2 A4 lapām. Pēc būtības jau, kad šeit elementāras matemātiskas darbības, saskaitīšana, atņemšana, reizināšana, un varbūt šitas tā uz robežas, tas tiešām pedagogiem vairāk būtu jālemj, vai tas bija viegli vai vidēji smagi. Priekšlikums bija balsot. Tā balsot? Kurš balso par to, ka tas ir viegls pakāpes uzdevums? Kurš balso par to, ka tas ir vidējs pakāpes uzdevums? Tas spiežam apstiprināt? Tad apstiprināt. Āgenskalna valsts ģimnāzijā šodien plosās eksperimenta vīruss. Par lielāko gudrīšu titulu skolā cīnās 5 konkursa komandas. Tas ir ievērības cienīgs rekords. Laikam man izdevās aizdedzināt to dzirkstelīti, jo es arī dodu iespēju viņiem nopelnīt papildus vērtējumu par šādiem radošiem un pamatīgiem darbiem. Mēs varam arī novērtēt skolēnu zināšanas, un es domāju, ka viņi ir ieguvuši ļoti daudz. Es domāju, ka tādā veidā es arī varu rosināt savus skolēnus domāt par tālāko izglītību, kuru izglītības programmu izvēlēties šajā skolā tālāk vidusskolas posmā mācīties. Visi skolēni, visas komandas skatās, kurā vietā ir, un kad viņi var labāk un ka viņiem tas jāspēj labāk. Un tas pat ir ļoti veselīgi, jo tas ir kā tāds dzinējspēks, kad kāds, kā saka, minus papēžiem, tad ir lielāks motivācija kaut ko sasniegt un darīt vairāk. Dažas dienas pirms otrās kārtas beigām veiksmīgākā no Āgenskalna komandām ir 9 klasnieku AC/DC. Mēs katrs esam tāds īpašs, tā varētu teikt. Mēs viens otru visu laiku uzmundrinām. Kāds dažreiz saka, varbūt nevajag. Tad mēs tā saņemies, nāc to arī līdzi. Rēķināsim, darīsim. Kapteiņa uzdevums noteikti ir, lai komanda būtu saliedēta, draudzīgi, lai nebūtu kašķu.
kas diezgan bieži varētu būt rēķinot uzdevumus, jo katram ir savs viedoklis. Nu, vēl ir 11 uzdevumi. Viņi ir sadalījušies pa pāriem, un tad sanāk, ka katrai grupai būs 3-4 uzdevumi. Es domāju, tas ir tas, ko mēs arī izdarīsim stundas laikā. Konkursam Eksperiments šogad pieteicās 194 komandas no visas Latvijas. Šī nedēļa bija izšķirošā, lai sakopotu visus spēkus un iekļūtu 30 labāko komandu vidū. Nākamajā kārtā piedalīsies 5 komandas no katra reģiona. Manuprāt, galvenais ir tas, ko es saku, ir izreikināt uzdevumus. Ja mēs esam visi no savas puses izdarījuši tā, kā vajag, tad ir tā, kā ir. Galvenais ir, lai nebūtu tā sajūta, ka beigās bet mēs varējām vēl šito izdarīt un vēl šo uzdevumu izreikināt un tā. Tas ir galvenais, lai mēs izdarām, un ja mēs no savas puses visi esam izdarījuši, tad sirdsapziņa ir tīra un tad tu pieņem to situāciju, kāda viņi ir. Pirms dažām stundām ir kļuvis zināms to 30 komandu saraksts, kuras turpinās cīnīties par Latvijas erudītākās komandas titulu. Turpināsies rēķināšana, eksperimenti un radošā uzdevuma pildīšana, lai 6 labākās atjautīgo gudrīšu blices maijā tiešraidē LNT ēterā sacenstos par uzvaru un vilinošu ceļojumu. Siguldas valsts ģimnāzijas komandai Protoni ir paveicies iekļūt nākamajā kārtā. Tas nozīmē, ka viņus gaida vēl vairākas saspringta darba nedēļas. Man liekas, tas svarīgākais ir tiešām, ja ir tas radošais uzdevums, tad pieiet tam radošam uzdevumam tiešām radoši un tajā pašā laikā pārliecinoši, lai tā dzirkstele, lai tas radošums tiešām realizējas tajos nākotnes plānos un nākotnes idejās tādās, ko tiešām pēc tam arī varbūt pēc 10, 20 gadiem varēs teikt, tie skolēni pirms gadiem jau līdzīgi prognozēja, ka tā varētu būt. Šī ir baterija. Šis ir elastāts. Šī ir spuldzīte. Un šis ir multimetrs. Un šī ir konkursa Eksperiments dienas grāmata. Komandas pēc īsā telpas brīža atkal ķersies pie darba un mudina līdzjutējus neatpalikt. Kamēr cīnāmies par Latvijas erudītākās komandas titulu, pārbaudi, vai esi gudrāks par profesoru? Pildi uzdevumus www.eksperiments.lv un iegūs lieliskas balvas. Jo zināt ir stilīgi!